Skrīdis griežās elektromotors no salona ventilatora. Viņš ir samērā jauns, mazlietots, teiksim tā. Pēc tam parādīšu, kur ir jau tāds, kuram bija jādod kulaka, lai sākt griezties. Un parādīšu, kā uz osciloskopu interesanti. Samērā tāds bezkontakta tests, ko var izmantot kaut kādiem arī benzīna sūkņiem. Vai arī reizēs, kad kaut kas ir darbojies un pēkšņi vairs nedarbojās. Vai arī, teiksim, atkal atsācis darboties un tu īsti nevar tā kā pārliecināties par to defektu. Tad šeit mēs redzam kopējo, man ir apgrieztas tās kājām gaisā šīs te klemmes, bet tas nemaina būtību. Tad kopējais nulle ir šeit un kopējais šī te motora patēriņš šobrīd ir šeit. Un tad redzam, katrs šis te zāģa zobs ir šī te vieta, parādīšu, kur oglītis pieskarās šim kolektoram. Un tādā veidā šis motors turpina griezties. Šeit viss ir ok, bet parādīšu arī tūlīt motorīti, kuram vairs sen nav nekas ok. Šeit jau var redzēt interesantāk šo te ainu. Paņemšu uz pauzes, uzlikšu. Un šeit varam redzēt, ka šī te patēriņa amperu līkne iet pa šejieni, bet skaidri redzams, kad ir ik pa laikam ir šie te izkritumi līdz nullei. Tas nozīmē, ka šajā vietā oglītis vairs nesaskarās ar šo te kolektoru. Un, teiksim tā, viņš ar inerci pārlido pāri šai vietai, bet tam, kas tajā ir slikts, protams, tā, ka viņš apstājās oglītis pret šo te vietu defektīvo, tad viņš vairs nesākts motorīts griezties. Tas ir viens, un otra lieta, kas ir, kā krītās šis rotācijas ātrums, jo šī vieta, teiksim, viņa tā kā nepiedzen vairs to motorīti, ka tas ir tīri uz inerci, viņš pārlido pārtei, tam bojātajam sektoram, teiksim, šitien te viss ir kārtībā, bet tur varētu būt, kad ir kāds izdedzis, izdilis līdz plasmasai vai kaut kas tam līdzīgs. Benzīna sūknim nedaudz savādāk šī te konstrukcija, viņam ir šīs lameles te galā, un tur arī var parēķināt šo te rotācijas ātrumu pēc milisekundēm un saprast, vai tas benzīna sūknis bākā, piemēram, ir normālā stāvoklī vai nav. Tā kā, tāds piņķerīgs, un šīm lietām, protams, vienmēr ir jābūt tā kā kaut kādai bāzei iepriekš, kad tu paskaties, kā izskatās labi sūkņi vai labi motori, un tad tu var redzēt, kā izskatās slikts.